Es varu būt DJ ģenerators ar savām cigarešu dziesmām, ar dziesmu par to visu. Par ko tu bļākai cepies? Par ko es bļākai cepos? Dziesmu, mēs ar citu... Ir tava ideja, jā, mēs to padarīsim par realitāti. Jā. Bet lūdzu, nenostājies pozā par absolūti triviālām lietām. Kādām triviālām lietām? Es runāju par nosaukumu. Es esmu izdomājis savu nosaukumu. Mēs runājam par nosaukumu, bet tu runā par nosaukumu. Jā, jo es esmu izdomājis nosaukumu. Es gribētu, lai jūs paķerties, jūs sakat, nu tā vai pamēģināt. Mēs nesaķerāmies, jo Kažs nostājās pozā, ka nē, tas nevienam nepatiks. Kāpēc? Kāpēc? Es tev arī pretī paskaidroju. Es tev izargumentēju. Enerģija un drives un gaisla ir ļoti labas lietas, bet ja tās lieto nepareizi, Matīs tev smējās, tad tā ir destrukcija. Vienkārši mēs izniekosim laiku, enerģiju un pūzu un beigās ņihu, ja tur nesnāk. Par identitātes cīņām. Mana doma. Nē, tā nav mana doma, vienkārši. Ir tā, ka ir divi varianti. Vai tu saki nē un pasaki kaut ko labāku, vai tu aizver muti un vienkārši spīkrīt. Te jau nav runa par to, ka pasaka kaut ko labāk. Mēs sakām, davai domājam vēl, bet tu saki, nu davai šito te tūlīt pat un viss. Jā, tu borē vienu to pašu nosaukumu. Tāpēc, kad es esmu runājis ar citiem cilvēkiem par to, lai tas nākotnē, ko es saku... Citi cilvēki to tavā labā pakustinās kaut pirkstiņu? Nav par to. Tie citi cilvēki būs klāt, kad viņus vajadzēs, kad vajadzēs kaut kāds garlaicīgs sūdzes darīt. Nu, bet, protams, ka ja tu sāc ar kaut kādu mazu sēkliņu, tā ir maza sēkliņa. Tā ir maza sēkliņa, ko mēs šobrīd taisam. Nu, kāpēc? Nu, ja tu kaut kā to mēģini apaudzēt pēc tam nākotnē ar kaut ko lielu, nu, tam vajag būt kaut kam tam nosaukumam vajag būt tādam bāts, nu. Un es vienkārši, es jau to redzu visu kopā. Nav nekāds bāts. Tas man čist, tas ir vienkārši kaut kāds pelēks, parasts nosaukums, kārtējais TV. Man no tā nestāvēs. Man viņš vispār liekas. Izdomā labāk nosaukumu. Izdomāsim. Nu, bet mierā šūd, nu, bāc, netaisa skandālu, ka nevajag. Es esmu par šito jau tā kā netīvīts cilvēks. Jā, tev ir laba ideja, vecīt. Jā, daram to, jā, bet nevis to cilvēku. Manā darbā arī, tu, kur es kaut ko daru, man nepārtraukt sanāk, tu vienkārši pasaki kaut kādas idejas, pasaki kaut ko labi, pasaki par to, ko tu stāvi, vēl kaut ko, un vienkārši cilvēks tev pauzā nostājas pretī. Nevis tāpēc, ka viņš kaut ko labāk izdomā, bet viņš vienkārši nostājas pretī tikai tāpēc, ka ir jānostājās pretī. Kurš te stājas pretī stāšanās? Nu, bet kāpēc? Kāpēc viņš nevar būt? Kāpēc nevar Matīs vienkārši taisīt savu... Tagad mēs runājam, kāpēc mēs nevaram vienkārši atnākam pie Matīs, kāpēc mēs nevaram vienkārši izrunāt to par to mājaslapu un vienkārši taisīt. Labi, ja kas nomainam, bet kāpēc ir nē, šitas ir pretīgi. Tu pats nesaproti, ka tu taisi problēmu? Mēs esam atvērti idejām un gazām. Jā, jūs esat atvērtāk pret atvērtāk. Vai tu esi tas, kurš mēģina diktēt, ok? Ko tu gribi diktēt? Izdomā labi, izdomājam uzreiz. Vai mēs esam tā kā partneri, vai tu gribi būt diktators un pārējie vienkārši izpildīt? Okay? Klusā, paskatīt. Jā. Tas ir... Droši, kā viņš izdarīja pareizi, viņš aizgāja. Davai. Šulc, saproti. Es nezinu, nu, tu esi meditatīvs cilvēks, es varu šito visu pastīties savādāk. Es nezinu, Es esmu iekars. Es esmu iekars, jā, protams. Protams, es esmu iekars. Viena no foršajām lietām, ko es esmu karsts cilvēks. Es darbā daudz ko iemācījos. Viena no tām lietām ir, ka atnāk ar šīm ambīcijām, jo, es esmu krūts, visu vai, nu, davai, visu losoties manā priekšā, nu, tāds nemaz. Vispirms vajag sevi pierādīt, sākt ar kaut ko pamazām, palēnām, vajag savu stratēģiju. Man patīk tas teiciens, disciplīna ir mans zobens un ticība ir mans vairogs. Disciplīna izdarīt visas tās lietas, kas ir jāizdara, viena pēc otras, pēc trešās, un ticība vienkārši, lai turpinātu, kaut arī tas rezultāts varbūt sākumā galīgi nav tāds, kā vajadzēja. Ir ļoti daudz, ļoti dažādi cilvēki. Vienmēr viens būs izpildītājs, vienmēr būs viens, kurš uzņemsies. Vienmēr būs cilvēks, kas radīs idejas.
tā lieta, es nesaprotu, kas Ja mēs skatāmies par tādu mums ir citu, jāizdomā kādu vienkārši skandālu par nosaukums. tiešām svarīgām lietām. Par ko jūs par tikko runājat 5 minūtes? Mums ir nosaukums jāizdomā. Tās, kurš ir foršs nosaukums. Jā, tas aiz kur stāv viss mūsu idejas, plus tāds, kurš visiem patiks un paliks atmiņā. Mums vienkārši jāizdomā nosaukums. Un tas, ka tu apvainojies par to, ka tavējais nosaukums mums šobrīd nepatīk, jā, neizdomāsim labāk paliks tas, neizdomāsim labāk būs cits. Words of wisdom. Es par to, ka jūs gribat izdomāt nosaukumu kaut kādu, kas ir it kā tā kā, nu, ķipa par mums stilīgāks, foršāks, kas tā kā pievēl tieši mums, bet es esmu jau par to, es esmu jau nākošajā. Es negribu vienkārši, kur mēs tikai esam, bet es gribu, lai tas nosaukums ir liels, Nu, ķipa nekas, ja, bet tajā pašā laikā, ar laiku, kad mēs viņu uzpumpēsim, viņš pieņems apmērs, un tas tāpat kā tēvēnēs, viņš sākumā bija kaut kāds vienkārši. Protams, jā, es to visu, es lēcu jau nākošai, nevis tur cigaretes vai vēl vai televizors. Es vēlreiz uzskatu, ka var izdomāt labāk nosaukumu nekā NetTV. Es uzskatu, ka nevar. Nevajag te personisko ievilkt, nevajag tieši centies. tāpēc arī pagaidāt, tieši tāpēc arī mums ir laiks, līdz kamēr kļūst būs samontēts, mums ir jāizdomā nosaukums. Ja mēs neizdomāsim labāk nosaukumu, ja mēs nevienosimies par to, paliks tas, tāpēc, ka tas šobrīd ir vienīgais variants. Es domāju, šajā gadījumā, ja mēs sākam kā paši veidot mājaslapu par to saturu tā, mums saka tādu nosaukumu, kas mums pašiem patīk un piedod. Un tad arī ir daudz ticamāk, ka citiem patiks. Viņu arī nevajag kaut kādu muļķīgu vai kaut kādu tādu, viņu vajag tieši tā kā tu saki, lielu nosaukumu, foršais, kā tas viss stāv domāt uz nāku, to jau tu visu pareizi saki, bet neieciklējies lūdzu uz to vienu nosaukumu. Es vēlreiz atkārtoju, ja mēs visi trīs neizdomāsim neko tiešām skanīgāk, foršāk un labāk, jo, ja, teiksim, nebūs tāda varianta, vai mums nebūs tāds idejas, vai tas jau būs aizņēmts. Jā, es zinu, es saprotu, bet ja mēs neizdomāsim nedēļas laikā labāk nosaukumu, tad paliks tas, jo tas šobrīd ir vienīgais pieejamais variants. Es paskaidroju, kāpēc NetTV